Ergoterapeitā tad ir funkcionālie speciālisti, kur primārais mērķis ir nodrošināt cilvēku spēju veikt sev ikdienā nepieciešamās aktivitātes. Un tās būtu pamatā pašaprūpes aktivitātes, tātad, lai cilvēks spētu sevi apģērbt, nomazgāt, paēst, tātad sevis apkalpojušās lietas, kas ir ļoti, ļoti no svara. Un tālāk skatāmies par to, vai cilvēks spēja veikt savas ikdienas lietas, vai viņš spēja mājas vidē veikt savas mājas uzkopšanas darbus, piemēram, tos pašu trauku nomazgāšanu vai ēst pagatavošanu, kas noteikti ir ļoti, ļoti no svara. Vai viņš spēja veikt savus hobijus, jo, diemžēl, dažādu saslimšanu gadījumā, dažādu traumu gadījumā šīs spējas var būt ierobežotas. Un tad ergoterapeits skatās, vai mēs varam iemācīt darīt šīs lietas tā, kā jau cilvēks ir darījis. Ir situācijas, kur mēs mācām to darīt nedaudz savādāk, kā piemēram varētu minēt, ja ir situācija, kur pēc saslimšanas ir vienas puses kustības ierobežojumi, tad cilvēkam liekas, ka viņš nevarēs vairs apģērbties vai nevarēs nomazgāties. Tad ergoterapeits nāk tālāk un parāda šīs iespējas, kā citādākā veidā mēs varam veikt šīs aktivitātes, kas ir ļoti nozīmīgi, lai cilvēks spētu funkcionēt ikdienā.